Labdien! Tagad mēs atbraucam ciemata Vecpiebalgā un apskatīsimies vēl vienu katlu māju, kuru izbūvēs Uldis. Un šeit interesanta kombinācija, jo šeit būs malks katls no ND Metalika, kurus taisa Latvijā, Tukumā, un defro granulu deglis. Būs kombinācija, ka var gan ar granulām kurināt, gan ar malku. Ļoti interesanti izbūvēts, interesants risinājums. Tagad iesim iekšpuse. Tā, šeit tā izskatās tā katlu telpa. Un interesants risinājums ar granulu bunkru. Granulu bunkurs faktiski uztaisīts ļoti šaurs no finēra. Tas ir DB kontrolēris. Šeit var redzēt ūdensildotāja daļu, dumvādu, instalācijas daļu, izpušanas trauks. Šis ir malks katls ND Metalika, vertikālu siltumaini. Un apakšējā pusē uzstādīts granulu deglis defro, 25 kW. Tas vēl interesants, varam parādīt. Iekšpuse deglim ir kurtuvīte keramikas ielikniša, kas pasargā metālu no termiskas slodzes un pagarina vispār kalpošanas ilgumu deglim. Višķi palīdz salikt sliktām granulām. Jā. Kubas varbūt vēl pastāstīs. Māja vēl tiks nezinu cik gadus remontēta. Otrais stāvs būs pēc tam, ka pabeigs pirmo stāvu remontēt. Tāpēc mums te ir atstāts vairāk nekā ir pieslēgts pašlaik. Te būs otrā stāvā radiatori. Pirmais stāvs ir tīri uz siltajām grīdām. Silto grīdu kolektora te nav, te ir tikai maisītājs. Ja es viņu atradīšu uz radiatori, tad sūknis nav ielikts. Montāžu sūknis ir izņemts, nāks no augšas. Tas nozīmē, ka siltām grīdām, mums ir termostats, jo tur nav ko baigi regulēt. Grupa. Jā. Pirmais stāvs, es pat kvadrātus tagad nezinu, daudz te ir. Un te vienīgais, kas būs vairāk, tie būs divi boileri. Tāpēc mums divi lēti pašlaik ir viens, kurš aiziet. Sarkanais šitie super sūkņi man ir, un tas ir uz esošo boileri. Otrajā stāvā nebūs recirkulācijas, lādēsies divi boileri mājā. Jo dzīvos divas, jaunā ģimene un vecā. Jā, tas būs līdz ar divi to, sanmēs, divas dušas. Un karstais ūdens šitien mums ir uz plūsmu maiņu pieslēgts. Uz buferi ejot, starp katlu un buferi. Mēs varam darīt, kā mēs gribam. Abi karstie sūkņi stāv mums uz plūsmu maiņu. Varbūt paskatu plūsmas maiņa. Tas ir, ka kurās katls tad principā pa cauruli iet uz vienu pusi, uz akumulātoru. Pirmie lādējās karstie ūdeņi un tikai tad liekais aiziet akumulātoru. Sākumā uzsilda. Ja mums katls nekurās, mēs ņemam plūsmu atpakaļ. Jo sūknis ņem tad, kad viņi uzlādējas. Un mājas daļa ir kā jau caur buferi caur. Mājā no akumulācijas jau. Gan radiatori būs, jo pilnīgi pietiek. Katls ir jaudīgs. Katla jauda ir 30, deglis 25. Viss kā redaktori. Un vairāk te nav, jo te nav silto grīdu kolektoru, lai būtu vienāds silts, viņš ir iznests mājas vidū. Jā. To mēs varam apskatīt. Un akumulācijas tvertnē uz cik lielam bija 800? Uz 1000. Man liekas. To var mērīt. Vairāk te nekā nav. Tā video parādīsim, kā izbūvēts tur aizkatlā. Tas saucamais mazais loks. Šeit mums uzstādīt siltas grīdas kolektors. Laikam uz 12 cilpam, un visas cilpas aptuveni vienāda garumā, 64–65 metri gari. Ļoti vienmērīgi izdarba. Par to degli uzstādījām pagājušajā gadu 30. decembris,
sākām kurināt. Uldis uzstādīja, visa sistēma Ulda stādīja, Deglis uzstādījis. Pēc viņa ieteikuma katls ND metālikas vienkārši bija iegādāts stipri iepriekš, tāpēc ir tāds katls. Apmierināts esmu ar visu. Viss strādā. Nav nekas jādara. Granulu patēriņš ir tāds, ka mājā remonts notiek vienkārši. Tanī mēnesī janvārī aizgāja visa palete, bet, remonts, vēdināšanas, durvju nebija, ūdeni arī nesildījām, tikai siltās grīdas gāja, un no nulles viss sākās tā kā tur, kamēr viss izsila telpas, vispārējais noteikti ilgi pagāja. Jā, no februāris, marts jau bija tikai pa 2 mēnešiem viena palete. Bet tad arī siltāk ārā bija, bet tad jau bija duši nomainīts. Tā kā dzīvojot kopumā, ka būs apdzīvota telpa noteikti, tas viss mainīsies. Apkopa vispār tur. Nedēļā reizi, bunkurs paštaisīts nedēļā reizi pieberam, sanāk nedēļai vairāk. Un pelnus tīram 2 nedēļās reizi. 2 nedēļās reizi pelnus, uzreiz ar puteksūcē bišķi ap degli apbraucu. Tur iekšā siltummainis tā kā nemaz nav tik netīrs, jo viņam ir tas turbolizatori. Bet, paskatāmies vienkārši, vai viss ir pavērojama temperatūra, tīri skurstenī, ja tur sāk daudz iet, bet nē, tur viss ir kārtībā. Jā, granulas mēs iegādājāmies stipri pirms tam, un tā bija klientu cena tur darbiniekiem, bet tā kā latvāņi gaiziņš, tanī galā. Tā kā varbūt arī tā granula bija nostāvējusi, varbūt tur arī kaut kas vēl mainīsies, jo viņi ilgi nostāvējusi bija. Jau 2. sezona, kā viņš stāvēja šķūnī. Tā kā pārējais viss ir. Pievienojām vēl malkas katlu, tikko nesen Uldis uzstādījām pliku malkas plītiņu katlu. Kopējā sistēmā viss strādā ideāli. Un Degli ieteica tīri, tā kā pēc Ulda ieteikuma, pēc viņa klientiem visiem. Visu viņš man atļāva viņam izpausties. Pārējais viss ir tā kā pa lielam. Jo tās izmaksas tām granulām arī tur tāpēc slāga nevar pateikt, jo viņas ir kad iegādāts, viņas ir kā dāvana bija. Gaidīja. Tā kā tā, bet viss ir strādā, viss funkcionē. Tā kā dotajā brīdī viss strādā. Un tagad lēnām ūdeni palaidām tikai tagad marta beigās. Boileri pieslēdzām. Jo tagad domājam, ka sāksim lēnām dzīvot, tad skatīsies, kā mainās. Jā, tas arī viss būtu. Labdien! Tagad mēs atbraucam Vecpiebalga novada vēl vienu māju apskatīts. Tāda lauku māja, kura ir uzbūvēta uz kaut kādas vecas mājas pamatiem. Un šeit būs katlu māja ar malkas katlu centrmetālu un ar elektrisku katlu Defro DBE Optima un ar akumulācijas tvertni. Iesim tad iekšpusē. Šeit viss ļoti vienkārši. Pats par sevi katls, ūdensildītājs neļaus izplašanas trauks un aizmugurē durvāda. Caur ķēdziņiem vai caur akmeņiem. Urbies caur akmeņiem. Tur cauruļvādi nāk. Tu vecu mūris. Cauruļvādi, stāvvādi uz augšu, un tur laikam aprūs sistēmas turpinājums. Šeit caur sienu, garaža iekšpuse, atdalīta daļa, kā tāda siltumcentrs, siltummezgls. Un stāv akumulācijas tvertnē, elektriskas katls Defro. Tur visas tās cauruļvādes, upes vārsts, kā uztaisīts. Un magnetiskais filtrs. Šeit viņš ir pirms. Jā, tas ir magnetiskais filtrs, kas pasargā elektrisku katlu. Elektriskam katlam ir tāda kolba ar sildamiem elementiem iekšā, un viņi jūtīgi kādam tur neturiem un tensoru. Tūdis varbūt vēl. Ja vajag apkalpot, tad mēs vienkārši aizgriežam ciet. Šito, ja kādreiz vajag. Izņemam magnētu. Visi sūdi uzsitam.
Jā, nevajag nolaist nekādus ūdeņus, neko. Te mēs izmetam ārā, un tad mēs attaisam vienkārši pienākošo. Izsitam 1 litru. Viss. Nu, es tagad nelaidīšu. Tas stienas, tas ir tas magnēts, tāds stiprs magnēts, kas Ļoti ērti. visus tos Elektriskajiem šlabus. gāzes katliem mēs liekam maziem siltumaiņiem tieši tāpēc. Tā ir saimniece, kaimiņiem šodien kurinājusi, mēs redzam. Jā, mūsu ir silta. Līdz ar to elektriskais katls mums šobrīd nestrādā. Jā, 80. Jā, elektriskais Elektriskais katls ir iestatīts uz kaut cik. uz 500. Jā, 5 gradiem. Kad zem 500, tad laikam viņš sāc strādāt. Nu, es te kaut ko mainīju, mēs te vēl pētījām. Jā, kā aptakaļ iziet te kaut kur. Nu, pašlaik ir. 76 un iestatīta 5 grādi. Labai pusi ir boilera Tas ir, temperatūra. jā, viņš pašlaik ir tukšs, viņš nav pieslēgts, Jā. iet pašlaik tikai CO. Uz Nu, Jā. un tas ir jūt. Un šitais kompūters mums vada atkal, tā kā viņam ir smadzenes, viņš vada Jā. mums māju, es izmantoju. Jā, vada savu iebuvotu Tā cirkulācijas viss ir sūkni. vaļā, tas ir pagaidu variants, šitie ņemas nost, tas ir otrais stāvs. Jā. Čiks. Šeit ir tā sadalne uz otru stāvu. Un te ir viena īpatnība, ko es nezinu, vai jau kāds dara, citi liek tikai siltkabeli, mums malks katrs ir ļoti tālu, un ja viņu neiekurinās, tad maģistrāls var aizsalt. Un mums ir vienkārši regulējuma kontūra, kas ir nolikta ar caurulēm šitajā daļā, lai te nesasals aiz muguras, sarvās, jā, ka jā. elektriskais arī to nosargās. Nu, te ir interesanti sienas. izdomāts. Nu, jā, vislētākais. tas- Jā. Cik tad 12 metru trubas? Viņi nobalansē uz ļoti minimāli, viņš ir Jā. piespiests. Un tur cirkulācija notiek, Cirkulācija silts ūdens, notiek, nebūtu pašlaik. tās aizsals. Pašlaik viņi ir tukši, jo nebija nosiltnēts, nu, bet uz nākamību. Un viņi Jā. iet, kā redzi, no tās pašas sūkņu grupas. Un šeit ot uztaisīts, ka turpgaita nāk no pašas augšas. Jā. Akumulācijas tvertnē, Jā. tur tas sarulvāts nāk. Un Nu, stāvkas ar- atgaisot ar- pēc virs. Ko? Atgaisot Tur taisnā. jā, viņš tur neietekmē. Sūknis ir te. Jā. Nu, un te ir, redzi, tas variants, ko mums ir slēgti. Jā, bija katlā, varēja jau tikai uz radiatoru elektrisko slēgt. Jā. Bet, jā, nu, kas, nu, te tā amplitūda ir maza. Jā, negribu. Un līdz ar kurienam. to mums šeit, redzi, stāv pretvārsti, kā diviem katliem, ka mēs liekam, jā? Jā. Ja mēs neesam ielaiduši katlā, bet caur trīnieku, ko es izmantoju. Ja ielaistu to gabalu katlā, mēs varētu pretvārsts nelikt liek pretstību. Jo Jā. nevilkt apakaļ. Bet šajā gadījumā es lieku. Tā tā vienkārši. Šajā video mēs parādījām jums kombinēto apkuras sistēmu, ļoti interesanta objekta. Tā ir lauku māja, kura uzbūvēta uz kaut kāda 100 gadu veca, varbūt pat vecāka iepriekšējā lauku mājas pamatiem. Un šeit mēs izskatījām kombinēto apkuras sistēmu ar malkas katlu centra metālu, kuru parādījām video pirmajā pusē. Un garāžā aiz sienas bija izveidota telpa, kurā atradījies un bija uzstādīts elektriskais katls Defro un akumulācijas tvertnē. Meistars paskaidroja visu to sistēmas loģiku, kāda tā bija galvenā ideja. Un, faktiski pagaidām šī māja vēl tiek būvēta, un tāpēc mums nav statistiskas informācijas par patēriņu, jo vēl neviens tur nedzīvo. Vēl nav pabeigts otrais stāvs, nav izbūvēts līdz galām. Bet noteikti turpmāk, tad, kad šī māja sāks eksploatēties, mēs noskaidrosim informāciju no saimnieka par granulu izmaksām, kādus granulus viņš izmanto, cik aizgāja pa sezonu vai mēnesi. Ja? Noskaidrosim viņu viedokli par eksploatācijas jautājumu, cik ērti viņām izmantot šāda veida sistēmu. Principā šajā sistēma galvenais tas uzdevums, galvenais mērķis, ja, dabūt no vienas puses pieejamo apkuras resursu, pieejamo kurināmo, lai tās apkuras izmaksas būtu pēc iespējas zemākas,
Un arī no otras puses panākt iespēju neatkarīgi izmantot apkures sistēmu arī prombūtnē, lai tā sistēma strādātu autonomi tik ilgi, cik mums ir nepieciešams. Ja? Un tas ir sasniegts, izmantojot malkas katlu un elektrisku katlu. Ja? Īpašnieks var braukt prom, un šajā laikā elektriskais katls nodrošināja viņām autonomu apkures darbību. Ja tu esi mājās, ja nav nekādas problēmas kurināt malkas katlu un saglabāt siltumu akumulācijas tvertnē. Tā kā mēs atverti jūsu jautājumiem par apkures sistēmas koncepcijas izstrādē, laipni lūdzam vērsties pie mums, rakstiet vai zvaniet, un mēs varam izskatīt jūsu situāciju un piedāvāt risinājumu, tehnisku risinājumu apkures izveidē tieši jūsu mājai, ja, un jūsu ņemot vērā jūsu vēlmes un finansiālas iespējas. Mēs sadarbojamies ar daudziem meistariem. Mums ir iespēja piedāvāt apkures sistēmas izbūves darbus dažādus Latvijas reģionus, gan Vecpiebalgas reģiona, Madonas reģiona, kur strādā Uldis, kas izbūvēs šo sistēmu, gan arī citus reģionus mums arī ir profesionāli meistari. Tā kā skatieties mūsu video un aicinam jūs vērsties pie mums. Jā, pakaļ konsultācijām. Visu labu! Uz redzēšanos!